Manā istabā patīk zīmēt, sazvanīties ar draudzenēm, izrotāt manu istabu un vest tur draugus ciemos. Es gribētu istabā pamainīt jaunu skapi un jaunu galdu, tāpēc, jo man ir viss sazīmēts, viss netīrs, un es viņu nevaru nomazgāt. Un es vēl gribētu lielāku gultu. Kur man tas visas salikt, kuras ir uz gultas? Man gultā tas ir apmēram kāds 15. Nē, vai kādas 7, nezinu, es neesmu skaitījusi, bet laikam 15. Es guļu ar viņām visu laiku, bet dažreiz noņemu, bet jo viņas man var traucēt, un es vēl gulu ar plediņu, kur man dzimšanas dienā uzdāvināja. Tā ir vieta, kur es varu būt viens, un es varu izpausties. Spēlēt datoru, guļu, atpūšos, mācos un daudz citas lietas. Man istabā patīk, ka es esmu iekārtojis speciālu plauktu ar saviem regbija kausiem un arī vietu, kur stāv visas manas medaļas. Un arī man uz istabas durvīm stāv zīme angliski, kur rakstīts, ka stulbi cilvēki nedrīkst ieiet. Šajā istabā dzīvoju ar savu lielāko brāli. Mums ir istabā 2 stāvu gulta, un es gulu lejā un brālis augšā. Man patīk lejā gulēt ar savām jo tur es iekārtoju mantas. Man patīk ar mašīnām braukt spēru un spēlēties ar Lego. Brālis sēž telefonā un sēž datorā. Ko gribētu pamainīt? Es gribētu pamainīt, pabīdīt skapi. Skapi kur man mantas. Jo tur būtu labāk. Es vakarā pirmais eju gulēt, un atnāk tētis uz istabu lasīt pasaku. Brālis iet vēlāk gulēt. Šī istaba ir kopīga ar manu draudzeni. Tur nav daudz mana mantu, jo man vispār nav daudz mantu, bet draudzenei gan ir. Tāpēc visa istaba ir ar viņas mantām. Pārvācoties uz jaunu dzīvokli, mums vajadzēja jaunu gultu, un es izdomāju, ka es varētu to sadaisīt pats. Tāpēc izmantoju paletes, un mēs kopā sataisījām šo gultu. Ikdienas steigā mēs bieži nejauši uztaisam nekārtību šajā istabā, bet tad mēs saņemamies, un atkal viss ir smuki. Manuprāt, istaba ir kā cilvēka iekšējais spogulis. Es atceros, ka reiz māma ienāca pie manis un sūdzējās par to, ka augi, kas atrodas manā istabā, vīst manas auras dēļ, un izmētātās drēbes pa visu grīdu, nesakārtotais galds, izvandītais skapis. Tas viss ļoti daudz pateica par to, kā es tajā brīdī jutos iekšēji. Bet šobrīd tā vieta ir kļuvusi par tādu kā noliktavu, jo kaut kāda daļa manis tur vairs nav, tāpēc, ka es savu stāstu esmu nolēmusi turpināt citur. Tad, kad es biju jaunāks, tad, kad es grafitī zīmēju sienām, nevienam šo nestāstiet, bet es reizēm istabā pamēģināju izpūst tos grafitī balons, jo man, lai arī cik dīvains neskanētu, man patīk, kā viņas maržoja, un tad vietām uz grīdas var redzēt tādus melnus punktiņus, joprojām no tās reizes, kad es tā darīju.
Un tā ir tā krāsa, kas no gaisa krīt lejā. Grāmatas es nelasu, viņas tur vienkārši smukumam ir. To foršo mašīnu uzdāvināja draudzene. Man ir 2 boksa cimdu komplekti, tāpēc, ka man ir 4 rokas. Un es viņas izmantoju abas 2. Šajā mājā, kur mēs dzīvojam, ir vairākas istabas. Un sākotnēji mūsu guļamistaba bija citās telpās, bet šobrīd tieši šī mājas plašākā telpa ir mūsu guļamistaba, jo, laikam viņi apvieno to, kas mums ir svarīgi. Un tā ir rīta saule, kas šeit iespīd no rītiem, un tas plašums un tā brīvības sajūta, kas ir šajā telpā. Tikko atgriezāmies no dzīves Jaunzēlandē, kur pavadījām veselu gadu. Pirms prombraukšanas mantas bija jāpārved no 2 istabu dzīvokļu uz šo vienu mazo istabu. Varbūt var šķist, ka te ir mazliet nekārtīgs, netīrs, piebāzts ar mantām. Tā izpaužas man dzīve. Ievai šī istaba ir bijusi principā no bērnības. Šobrīd šo istabu jau 8 gadus dalām. Tā kā, kad mēs neatrodamies kustībā, mēs šeit dzīvojam. Tumšie, kā to pateikt, tumšie aizkari, kas neļauj iespīdēt agri no rīta saules gaismai, jo par cik šī ir guļamistaba, tas lieti noder. Ļoti svarīgi šai istabai atrašanās vieta, novietojums pret debesu pusēm, un arī ļoti būtiska ir terases esamība. Mēs esam pavadījuši jau vairāk kā 15 gadus. Man gribētos, lai būtu gulta pret logu, lai es pamostoties no rīta varētu lasīt grāmatu bez elektrības ieslēgšanas. Jā, vienu brīdi mēs tā bijām pamēģinājuši gulēt, vai ne, ka gulta bija novietota pret logu, bet tomēr pašiem tas nepatika, kā atverot durvis, kāds, kurš ienāk istabā, redz, guļot mūsu plikās kājās. Es jūtos ļoti labi. Nē, es jūtos, te mierīgi varu izbaudīt vientulību, varu lasīt grāmatu vai žurnālu un klausīties radio. Dzīvojamā telpa parasti mainās cilvēkiem ar vecumu. Vecāks cilvēks, un viņam nāk līdzi, īpaši, ja viņš jau maina dzīves vietas, tad nāk līdzi vecāki, piemēram, manas mammas, dažādas glāzes, grāmatas, māla, dažādi veidojumi un koka izstrādājumi. Arī no manas vecās mammas nāk līdzi. Viņi it kā nav vajadzīgi, bet tās ir atmiņas. Bija tāds gadījums, es sēžu uz dīvāna, un man no ārdurvīm durvis vaļā, un no ārdurvīm tā kā ēna pa grīdu. Es pametu aci, skatos, pilnīgi tā kā multiplikācijas filmā, pele ienāk lepniem soļiem, bez steigas. Es viņai gāzu ar čību, tad viņa, protams, aizbēga atpakaļ. Tur bija tie celiņi, tur jūs likāt mašīnas, cēlāt mājiņas, tad braucāt ar tiem koka, braucamiem tiem ripulīšiem, vagoniņiem, tā jāsaka, vagoniņi. Dzīvnieciņas laidāt kultiņās iekšā, tilts kaut kuri pāri.